Nu ko, laipni aicināts nākošajā YouTube video, netik ierastajā YouTube video, jo šoreiz netrenēsimies, un šoreiz arī varbūt mazliet mazāk gudrosimies. Bet ir jāsagatavo BH apskatē, un tad nu es tev izdīšu cauri procesam, ko tad mēs šeit darīsim. Un es teikšu tā, nav jau tā, ka tās mašīnas ir svešas, nav jau tā, ka nemācētu skrūvēt. Esmu bijis galā mehāniķis BMW centrā 1,5 gadu, esmu strādājis Teslā par mehāniķu 2 gadus, un arī strādāju kā automehāniķis rallija komandā. Tā kā skrūvēt, tas nav nekas svešs, un savu mašīnu skrūvēt, tas ir pavisam cits kaifs. Bet es teikšu tā, tas jau ir bijis gadiem atpakaļ. Skatīsimies, kā tās rokas kustās, un vai viņas varēs ielocītajās pareizajās vietās. Tā kā seko līdzi, mans mērķis šodien ir sagatavot autiņu apskatē. Tur ir dažas lietas, un viena no tām galvenajām un svarīgākajām ir nomainīt downpipe un uzlikt atpakaļ oriģinālos klusinātājus, lai var iziet apskati. Un otrs, es gribu nomainīt bremžu klučus aizmugurējos, un trešais, man salonā besīja viena tāda stulba skaņa, kur es jau sen gribu novērst, un tad nu es to arī darīšu. Un man jāsaka liels paldies Arkāras pašapkalpošanās servisam. Viņš atrodas tepat pie Rīgas plazas. Tev ir tāds boksiņš, kur tu iebrauc iekšā savu mašīnu, tev ir pacēlājs, un tu vari darboties. Nu, sāksim celt mašīnu augšā, un tad jau ķersimies klāt pie darbiem. Super. Rīteņi ir pacelti. Tagad gribu pateikt vienu lietu, ka esmu nereāli pateicīgs par to, ko es ikdienā nodarbojos, kas var palīdzēt cilvēkiem pat esot vienkārši garažā. Man pēc minūtes ir jāuzzvan džekam, jāpalīdz ar viņu fitnes mērķiem, mentalitātes mērķiem, jāizved džeks uz labāko versiju. Pēc zvanu turpināsim skrūvēt. Lai vispār sākt kaut ko skrūvēt un darīt, ir jāsaprot, kas vispār pa instrumentiem ir, lai jau prāts var saprast, kā to visu izdarīt. Reāli instrumenti ir nenormāli svarīgi. Tas pātrinās tavu laiku, tavu produktivitāti, un arī tu pats nebūs nočakarējies acits rokas visās malās. Un skatāmies, kas mums te ir. Standartiņš kaste, pneumo pistola, gaisa pistola. Ja nu gadījumā kāds grib uzsopot kādreiz motoru šeit, nav nekādas problēmas. Mašīna arī var nomazgāt, tā kā visi baigi čotka. Pats galvenais, ka tev ir šāds sen beņķis, un tu vari vienkārši gāzēt ar viņu riņķi. Ir skrūvēts uz bedri, ir skrūvēts minus 25 grādos, rallija sarma ar lodlām sildot pirkstus, tā kā šitais ir čotka. Noteikti izdarīsim to pašu vieglāko. Jāplēš ir nost. Būs jāzvana Ladislavam atkal, lai aplīmē man lukturs pa jaunu. Fuck, krāsa palika klāt. Ko ir sadarīt? Laikam jāuzrakst ChatGPT kā. Ja pagaidīja, ka mazliet atzīs lukturus, tad rekur ir principā rezultāts. Tā kā nav nevainas. Un attiecīgi to atlikušo es varēšu nomazgāt nost ar glue cleaner. Te es esmu sagādājis brake cleaneriem, nopirku aizmugurējos klučus. Protams, arī nodaluma sensoru. Un te ir mans oriģinālais izpūtējs un oriģinālais downpipes. Tagad celsim augšā un galvenais neatsitam jumtu. Uzliekam pacēlāju uz loku. Nu ko, sāksim ar to, ka ir jānoņem apakšējā panna. Te ir daudz skrūvas. Šis izstās ļoti bēdīgi. Fuck. Boom. Arī kur priekšā ir downpipes. Un aizmugurē ir vienkārši nogriezt bunduļi. Un ir 2 taisnās rožas. Un skan. Šitām jau vajadzētu nākt vaļā. Boom. Šis ir nost. Saskrāpēsim difuzoru, lai var pēc iespējas ātrāk nomainīt. Aiziet. Strādā. Vēl nepievilksim, vienkārši saķersim, lai viss ir vietās. Izstās ugly as fuck, ne? Yes! Ak, Dievs, es tāds dunduksies. Tas tā kā būtu. Laikam nav skrūvēts iet.
Beigās jāatcerās pievilkt ir stiprinājums tur un stiprinājums šeit. Un viss būs bombā. Tagad jācīnās ar pašu downpipe. Šito kadru ir obligāti jānoķer, tāpēc, kad diezgan sūdīgi. Es ļoti ceru, ka es viņu nenogriezīšu. Ļoti ceru. Ja ne, man būs vajadzīgs jauns V-bands. Baigi sūdīgi izstāst. Baigi sūdīgi izstāst. Aiziet! Ha! Veiksmīgākā fucking diena! Es domāju, ka tas ir 15. Tas izrādās 14. Bļāviens, kas te notiek? Nevis 14, bet tā ir 13. The fuck? Tev atsmērs vienkārši vairs neštīm. Atceros vienā no E30 sezonas atklāšanas pasākumiem dabūju pirmo vietu tīru uz atsmēru un tur bija kaut kāda stafeta, jāskrūvē skrūvas un jāskrien. Un izdevās. Tikai tāpēc, ka atsmērs nepievīla. Lai mēs dabūtu ārā downpipe, mums jānoņem ir zondes un jāatvieno tās, tā kā jānoņem nost te. Varbūt sanāks. Sanāca. Ha! Krutākā štela reāli ir bembiem. Šeit ir kabelīši. Smuku var atkabināt. Nav jāatškarējās tur. Ok. Tā. Šajādos gadījumos vispār vienmēr ir forši paņemts uzfočēt. Tad, kad tu ārā kaut ko. Un tagad tu redzi, pelēkais kabelis ir motora priekšpusē, melnais kabelis ir kārbas pusē. Tā kā vismaz nesačakrēsimies. Tagad galvenais viņas jāatkabina, un te es varēšu šaut ārā. Nu ko? Downpipes ir ārā, un izrādās ir MDF downpipes. Cool, re, kur ir oriģinālais. Te viss ir čotka. Šo vienkārši jāliek iekšā, un varēs gāzt. Abās pusēs riteņi tagad ir noņemti, jānotīra rumba. Vienmēr viss, tā kā, ko es daru vai ko es mēģinu, es gribu visu darīt tā, lai viss ir čotka un viss ir tīri. Vienmēr patīk tā kā iztīrīt vietu, kur es strādāju, lai nesēž vienkārši bardakā iekšā. Un otrs, runājot, paturpinot par tiem mehāniķiem, redz, mums jāatrod mehāniķi tāpat kā jāatrod tie īstie barberi, pie kuru mēs konstanti atgriežamies. Jo, redz, man arī tāpat kādreiz bija, ka es strādāju BMW centrā, es tāpat ņēmu kaut kādas haltūras vakarā, un visu laiku vien un tie paši cilvēki atgriezās. Kāpēc? Tāpēc, ka bija kvalitāte un bija garantija un zināja, ka vienmēr visu pabeigs laikā, kas ir ritīgi svarīgi, vai ne? Un man Liepājā bija automehāniķis. Redz, es pats vairs tā kā baigi negribēju tur skrūvēt darīties. Man bija uzticams džeks, kas bija mans kursbiedrs. Sans Zvirbuls, pie viņa veida mašīnu vienmēr taisīt, es zināju, ka džeks strādā reāli augstā kvalitātē. Un tas man patīk. Es zinu, kad izbrauks ārā un tur viss būs ritīgi nice. Tā kā jā, ja tev vajag automehāniķi Liepājā, tad noteikti uzrakst Sandim. Ko es pamanīju, reāli darbojoties, ka tu ilgi laika neesi strādājis kā mehs, ka tavs prāts aizmirst par secīgām lietām. Piemēram, tu daudz ko jau izdari pilnīgi lieku, varbūt noņem kaut ko lieku, tu jau uzskrūvē kaut ko lieku virsū, tad tu paņem nepareizās atslēgas. Tās ir tās lietas, kad tu ikdienā strādā, tas, kas tev ritīgi automātiski uzreiz aiziet. Tagad es to jūtu, kad tā nav. Un vēl jau tas, kad zini, kad tu ikdienā strādā, tu zini savu kastu no galvas, tu zini, kur katrs instruments ir. Tev nav tā kā jāiet viņus jāmeklē, tu vienkārši ej, ņem un mauc, vai ne? Un vēl ko es pamanīju, jūs mehāniķi varbūt to zinat, varbūt jūtat. Redzi, kad es ikdienā strādāju, man ir daudzveidīgs darbs. Taisu kontentu, runāju ar klientiem, dažādi veidi zvani, vai ne, tur taisu programmas, palīdz visādā veidā. Un mans prāts visu laiku tā kā ir ārā no komforta zonas. Ko es pamanīju tagad, reāli strādājot, skrūvējot, man viens klients tā kā uzrakstīja, ka klausies, Mārtiņ, man tur tāda un tāda problēma, tā diezgan nopietna problēma. Un es jūtu, kad apakšā, piemēram, tur činījot to izpūtē, mans prāts turpināja to scenāriju griezt ritīgi daudz uz riņķi, kas parāda to, kad, ja tu esi komfortā, tavs prāts kaut kādas tavas problēmas, viņš vienkārši rulēs uz riņķi un viņš tev sāks sēdināt bateriju. Pavilkos mazliet tai enerģijai,
kas man ir ļoti neraksturīgi, jo, piemēram, man nekad nav tā, ka pēc klienta zvaniem es tur esmu pārgurs vai pēc problēmu risināšanas esmu pārgurs. Nē, tieši otrādi, es esmu tikai enerģisks. Tāpēc, ka es ikdienā jau uzreiz meklēju tikai risinājumus, vai ne? Šī gadījumā es risinājumu uzreiz nevarēju iedot, jo tā kā man jāsazinās vēl ar to klientu ir. Un es jūtu, ka vienkārši es sēžu tajā scenārijā un tas man diezgan ād ārā. Un tā. Kas mums ir no tiem klučiem? Es nezinu, cits jau būtu teicis, kad vēl jau var braukt, ne? Bet nu nomainīsim. Kur ir, piemēram, prikols, es tagad neatceros. Šis bija vai nu spiežams virzulītis, vai nu griežams virzulītis. Cik gadi jau nav darbojies un aizmirsis par tādām lietām. Brake cleaners ir man mīļākā lieta. Es domāju, visos tajos servisos, kur es strādāju pirms tam, es īpašniekam bija neizdevīgs. Un neapzināti. Es viņu pūšu, jo viņš labi štirīja. Tā. Jā, būs jāiet prasīt džekiem, lai iedod man, ar ko iegriezt virzulīti iekšā. Dabūju no džekiem kompi, iespiedu virzulīti iekšā. Tagad vēl ir jāiespiež līdz galam, lai jaunie kluči liekot iekšā vispār der. Boom, virzulīts. Iestatīt sākuma pozīcijā. Parasti vienmēr gribās visu šās ten vietas tā ritīgi čotīgi iztīrīt, kā nekā priekš sev stājas. Ja no turienes sāk klučs sprūst, tur no turienes var sākties ziepes. Aizņem varbūt 5 minūtes, bet manuprāt ir to vērts. Protams, arī gribās pilnīgi jaunas visus šos ten metāliņus, tā kā aiziet. Jo tad, kad uz 100-200 brauks, lai neķīlē, ne? Jā, tas pasties, viņš pa to sliedīt, tik smuki slid, kad viņš tur nav sasmērēts. Sūtot, tā kā detaļas. Zin kā, es pats parasti baigi bieži nesūtīju detaļas, sanāca, kad servis pieņēmējs sūtīja detaļas un tā tālāk. Ko jūs reāli domājat par Brembo klučiem? Nu, ķipā, liekas krūti, vai ne? Bet es, piemēram, skatījos TRV kluči, viņi maksāja dārgāk. Es domāju, what the fuck, kāpēc? Tāpēc es paņemu Brembo, jo galā Brembo no sporta mašīnām nāk virsū. Varbūt jūs zinat, kas ir labāks bremzes kā tādas, tā kā varbūt ierakst komentārā. Nu ko, un tad ir palicis pēdējais mazais kasjaks, kas man rītīgi besī braucot salonā. Tad, kad brauc uz kādu sotaku, te ir kaut kāds sprostiņš iekšā, kas reāli vibrē. Kaitinoši. Tu neticēsi, tas bija reāli 3 minūšu darbs. Crazy. Skaties. Šitā parkinga poga, viņa bija tā kā brīva un vaļīga no tās pogas, ko viņa spiež. Viņa ir atdalīta no tās. Ko es izdarīju? Paņem superlīmi un perfekti viņu pielīmēju pie tās pogas. Ir saremontēts. That was easy. Es sākumā domāju, es noņemšu nost to konsolu, kaut kas te apakšā. Man likās, ka tas te kaut kur zem tā kloķa te kaut kur vibrē. Es paņēmu nost šito daļu, paskatījos, nu nē, tur nav kam vibrēt. Un tas beigās vienkārši paklapēju pa šito, piespiedu te tā un vairs netrīcēju. Reāli, pa šito, es godīgi teikšu, es esmu vispriecīgākais, jo reāli tas vispārējais man necik neietekmē braukšanu. Nu ko, galvenā misija ir izdarīta, oriģinālais izpūtējs ir atpakaļ, aizmugurēja bremžu kluču nomainīti, drošinātājs nomainīts, lai var lādēt telefonu, tad ir noplēsta līmplēve, bet ir palikusi virsū vēl līme, tur būs jāizbrauc pēc glue removal, un tad jau varēs dabūt arī to nost. Un pats galvenais, ar ko es vairāk lepojos, tā stulbā skaņa no tā ātrumkloķa ir novērsta. Bomba. Es esmu reāli priecīgs par šādu iespēju, kad reāli tu var atbraukt uz servisu un sačinīt pats. Es teikšu tā, izdarīju visu pa augstākajiem standartiem, pašam reāli ritīgs prieks, nomazgāju visu apakšu. Principā, tagad nākamo reizi, kad es celšu augšā, es redzēšu, ja būs kaut kāda eļas noplūde, es redzēšu, no kurienes tā ir izcēlusies, un tad to varēs, ja kas, viegli novērst. Bet visā vismā ir tik cool. Visam var tik klāt, instrumenti ir pieejami, džeki reāli zinoši. Manā gadījumā man vajadzēja resetot kompi, lai uzliktu pa jaunu kilometrus bremžu klučiem un nodzēsām kļūdas zondēm. Viss ir kārtībā. Tā kā noteikti iesaku, ja tu esi džeks, kas rubīja fišku un māk skrūvēt, tad kur ir Rīgā. Uzzvani, sarunā laiku, brauc skrūvē. Viss ir pieejams.
Un tā trauma ar to E30 bija tāda, kad es atbraucu tieši to pašu apskates punktu. Un arī bija ļoti daudz mašīnas. Un es tagad esmu pie vārtiem, un es skatos, Džeki vienkārši ierauga E30, un viņi rāda visiem saviem kolēģiem, šis būs labs. Es iebraucu iekšā, un pilnīgi viss vārts aiztais ciet, un mani vienīgo pārbauda. Un pa visiem inspektoriem bija tā, ka es pat ielikšu bildi, varēja redzēt, ka tur bija viņi ļoti daudz. Vairāk zem mašīnas, vairāk aiz mašīnas. Katrā ziņā viņi meklēja, par ko piekasīties. Un, protams, arī atrada, par ko piekasīties. Bet arī daudz ko neatrada, ko varēja piekasīties. Un, jā, ko tādā gadījumā? Protams, neiešu jau šļukt cauri, bet, protams, tā mašīna taisīšu. Bet tagad arī teikšu tā, manām stress. Lai gan mašīnai viss ir perfekti, mašīna ir perfektā kondīcijā, bet, kā es teicu, trauma. Tas skriņš vēl projām acīm ir priekšā, kad Džeki vienkārši gribēja mani tā, lai E30 nav uz ielām. Bet beigās piečinīja un viss bija čotka. Boom! Nu ko? Apskati ir iziet pa nulēm. Viss ir tā kā pienākās. Stress ir pazudis. Principā tagad ir jāatliek atpakaļ vecais labais izpūtējs. Tā, lai ir normāls cold starts. Ir jānotonē priekšējās lampas, un tad jau arī gadu varēs atkal gāzt. Bet teikšu tā, paldies, ka skatījies šo blogu. Tagad atskatoties atpakaļ uz to blogu, es saprotu, ka tie skili ir mazliet pazuduši. Esmu ierūsējis, bet vairāk taisot šitādus video un vairāk vispār skrūvējot savu mašīnu, es domāju, tad arī tie skili lēnām atgriezīsies. Un tad arī varēšu noteikti vairāk padalīties un pastāstīt. Kurā gadījumā šis bija pirmais mašīna remonta veida bloks, tā kā noteikti tādi sekos vairāk, bet paldies, ka skatījies, cerams, kaut ko iemācījies un cerams, ka tavs laiks nebija izšķiets velti.